Sveicināti visiem, kas mūs klausās ierakstā, un sveicināti visiem, kas ir klātienē atnākuši. Kaņepes kultūras centrā notiek šis jau ir Praida nedēļas un Praida mēnesis. Jā, otrā Praida nedēļa. Jā. Otrā presa vairs nesaprot, kura nedēļa un kura diena, bet paldies tiem, kas ir atnākuši. Šis ir podcasts Praidījums. Jā, Praidījums. Man prasīja vairāk cilvēku, kas ir Praidījums, ir īpaši mūsu viesis šodien prasīja, kas tas ir, bet piekrits atnāk tāpat. Nu, Praidījums ir tāds tā kā raidieraksts, kas runā par dažādām tēmām, kas ir tuvas un interesantas LGBTQ+ kopienai, tā teiktu. Latvijā. Latvijā, un jā. ne tikai. Ārzemju valodās mēs vēl neesam maukušas. Vēl nē. Un, ja kas, tad par podcastu Praidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Saku šo jau kaut 500 reizi, neesmu iemācījusies no galvas vēl joprojām. Un arī jums šovakar. Un vispār ir Elīna Geida. Jā, un Anastasija Laizāna, kā ierasts. Čau. Nu, mēs nekad neesam vienas pašas, tikai divatā. Jā. Mums vienmēr kāds viesis, un šodien Praida mēnesī mums ir pavisam īpašs viesis. Es teiktu ļoti prieks un gods. Tas ir Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs. Jā. Sveicināti. Sveicināti. Var aplaudēt, lai izklausās. Jēj! Nu, kaut beigās arī būtu tikpat skaļi, jā. Beigās arī, jā? Es kaut būtu, zin kā. Man liekas, teicu, kaukt. Beigās vajadzēs. Varbūt vajadzēs arī kaukt, jā. Nu, cerams, ka mēs nekauksim, bet ja kauksim, tad tikai no prieka. Bet jā, priecīgu Praida mēnesi arī tev, Viestur. Nu, paldies, paldies. Es drīkst tā, Viestur. Droši. Mēs jau tomēr rīdznieki viens otru, kā saka, kaimiņi un uz tu. Tad jau tā kā viss kārtībā. Anastasija ir no Līvāniem, tad viņai uz jūsu. Anastasija, mēs jau noskaidrojām, ka Anastasija jau ir rīdzniece. Deklarējusies, jā. Jā, viss vēl kārtībā. pie tam. Man dokumenti kārtībā. Jā. Lieliski, bet kā tev ir iesācies šis Praida mēnesis? Kā tu jūties, vai jūties citādi? Nu, jā, protams, Praida mēnesis iesākās ar 1. jūniju. Kas ir Vispasaules bērnu aizsardzības diena, kā jau katru gadu. Jā. Un bija tā tīri mierīgi. Tīri mierīgi, nekas tāds trakulīgs. Nu. Bet, laikam, tāds pats pirmais, jā. Nu. Nē, es gribēju teikt, ka mēs tieši nesen runājām par to, ka mēs kā kopiena esam nozaguši jūniju, puķes, varavīksni, bet varbūt par to citreiz. Jā, bet, ziniet kā, jūs tiem pašiem jūs esat nozaguši arī pieminekļus un vēl visādas tādas galvā sabūvētas barjeras un monstrus, tā kā. Tur tā, man liekas, ka nav jūsu vaina līdz galam. Jā, tā zādzības notiek vienkārši neadekvātā apjomā. Bet saki, vai tu iesi gājienā, kas būs 13. jūnijā, un vai tu vispār esi iepriekš gājis Praidā? Jā. Nu, zin kā, es par šito jautājumu sāku domāt tieši šodien, jo bija aizdoms, ka būs pajautāt. Ka varētu būt tāds jautājums. Jā, bija aizdoms, ka varētu pajautāt. Man ir aizdoms, ka varētu būt, ka manai meitai ir svarīgi, lai es eju tajā gājienā. Man savukārt ir tā, ka tās brīvdienas, sestdienas, svētdienas ir tas vienīgās dienas, kad es varu vēl pavadīt laiku kopā ar vienīgo bērnu, kuram es vēl esmu vajadzīgs. Jo ir tāds vecums, pārējiem nav jau, jā? Ziniet kā, vienam jau 9 mēnešus ir attiecības, cits jau ir pilngadīgs, ko tad es tur tāds kaut kāds būmers, jūs gribētu ar būmeru pavadīt laiku? Nē. Starp citu vienīgais, kurš man grib pavadīt laiku, viņam šodien ir dzimšanas diena. Nebiju darba dēļ ar viņu akvaparkā, neesmu tagad mājās, bet gan jau... Atkal geji vainīgi nozagām arī tēvu bērnu. Pats vainīgs nebija ielicis kalendārā dēlam dzimšanas dienu neaizņemt. Sākās. Jā, tā kā, bet Jākaps neapvainojās. Viņš piedos arī šoreiz. Arī šoreiz. Bet tad sanāk, ka tu iesi visdrīzāk, jā? Un saki, vai citus gadus esi gājis? Pagājušajā gadā es pirmo reizi gāju. Man ģimene iet, cik es sev atceros, viņi iet. Es parasti negāju. Bet es negāju nevis tāpēc, ka Praida vai vēl kaut kā savādāk, bet jāsaka, es arī, piemēram, kaut vai tajā pašā studentu
studentu konventu rīkotajā gājienā, kur iet korporācijas un studentu apvienības, arī nebija kaut kāds vismaz gadus 11 gājis. Tāpēc, ka man kaut kā vairs tā, nezinu, tā iešana laikam neiet. Jā, nepatīk iet vairāk. Jā, vairāk nepatīk, es ar riteni vairāk braukāju, bet tagad, zinu, kā mums jau piestāv tagad ar velospēdiem vairāk braukt, jo tas veloceļu vairāk Rīgā ir. Bet, nē, nu es negāju, tāpēc, ka man kaut kā nebija tās iekšējās sajūtas, ka vajag kaut kur iet. Man kā patīk, es zinu, ka laikam vecs paliek mājās, patīk būt. Un tad, nu jā, pagājušajā gadā kaut kā sanāca tā, ka es aizgāju uz Vērmanas dārzu paskatīties. Mums bija baigais plāns, ka man sieva bija baigi dārgo naudu pasūtījusi ziedus un tādas visās varavīksnes krāsās pušķis uz loga bija. Un tad dienu pirms Fraides sapratu, ka bāc gar mūsu māju šogad neiet. Tad es kādu laiku domāju, ko ar to podu darīt, vai mēģināt viņu aiznest kaut kur tuvāk, tai adresē, kurai iet garām. Sapratu, ka neierakstīšos laikā, aizbraucu uz Vērmanītī. Atrādīt to pušķi, ja? Nē, bez. Es aizbraucu. Viņš stāvēja tā, tur visu nedēļu nostāvēja. Pie pieminekļa varēja nolikt. Nē, viņš smags. Tur nebija tā, ka ar velospēdu neaizvest. Jā, un tad es iesprūdu tur tajā parkā, netiku ārā. Un tad kaut kā sanāca, ka es pēkšņi konstatēju, ka es eju gājienā. Jo viņš gāja tā kā uz manu māju pusi. Tā ārti sanāca. Tā kaut kā, jā. Un tad man teica, ka viestur, bet zin kā, ja tu gāji tagad Praidā, tad tagad tev būs jāiet visur. Te es atkal tajā studentu konventu gājienā gāju. Ar jaunsargiem gāju. Tagad es eju viskur, teiksim tā. Tas man pirmais Praida gājiens man novēc pie tā, ka man atkal ir jāiet. Jā, tad 10,000 soļus. Ja iepriekš bija 10, tagad ir 10,000. Jā. Ļoti labi. Bet vai bija kaut kādas tur tev bažas, vai tur pēc tam kāds kaut ko tev teica, tur bija kāda reakcija pēc, kad redzēja tevi? Ka jau to arī tur tā, zin kā, bieži vien cilvēki ieplūst un tev vēl netīšām nonāks pašā priekšā un māja visiem ir roku. Nē, nu bija, protams, ka bija reakcijas. Bija reakcijas gan publiski, gan, protams, arī sociālos tīklos. Bet, es jau vēlēšana procesā kaut kā pieradu pie visādām reakcijām. Tā kā, pašam personīgi tā kā nebija nekāda tāda baigo pārdzīvojuma. Un kā tu pats jūties, kad tevi ierāva tajā gājienā? Kādas bija sajūtas, kādas secinājumi, pārdomas? Pa Valdemāra ielu tādā lielā barā stumt riteni grūti ir. Tā bija viena tāda. Pa Valdemāra ielu? Nevis pa Valdemāru, bet pa Tērvats. Es atvainojos, Viņš nomaldījos. Jā. Jūs tagad vienkārši pa Valdemāru plānojat tur griezties, tāpēc. Pa Tērvats ielu grūti ir riteni stumties lielā barā ir. Bet kopumā patiesībā jau tā pozitīvas emocijas vismaz to gājienu laiku noteikti bija. Jo es gāju kopā ar savu sievu, bērniem, draugiem, kolēģiem un organizācijas biedriem, kurā es esmu. Nezinu, vai te drīkst saukt. Nedrīkst. Pareizi atceries. Nedrīkst. Dažādās organizācijās. Jā, varbūt tu esi. Es sociālo darbinieku biedrībā esmu. Un vēl dažās citās. Tad ar viņiem, jā. Ļoti labi. Jā. Mums patīk. Abas divas. Kā tev šķiet, vai Praidā ir svarīgi iet? Tā, kur man tagad atgriezties tajā daļā, kur man nepatika staigāt. Vairāk tā emocionāli, simboliski. Pilsētas ietvaros. Vai negribas iet tādā personiskajā, bet, ja tā godīgi, tad varbūt, ka tajā brīdī, kad es sāku iet gājienā, man tas varbūt nelikās tik ļoti svarīgi, nešķita. Bet daži negatīvi notikumi pēc tā gājiena vedināja man domāt, ka tomēr tas ir ļoti svarīgi. Pat vairāk kā ļoti. Jo man personīgi likās, ka mēs dzīvojam tādā jau daudz pieņemošākā, iekļaujošākā sabiedrībā, bet, diemžēl, vēl joprojām nē. Es varbūt tajā savā burbulī jūtos tādā komfortā, ka man apkārt iekļaujoši cilvēki, pat jaunieši iekļauj, būmeri.
Jā, tu jūties iekļauts, un tad šķita, ka arī visi pārējie. Bet, mums arī, mums šī, tagad mēs domājam epizodē potenciāli nosaukumu, tad mēs izdomājam kaut ko nevisai oriģinālu, kas ir iekļaujoši Rīga. Varbūt, kas ir tev pirmā asociācija, ka tu domā par iekļaujošu Rīgu? Kāda tā ir? Baigi triviāli izklausīsies, bet es atceros, ka bija viena politiskā partija, kur mēģināja izdomāt sev visādus saukļus uz vēlēšanām. Un tad es izstāstīju tur gadījumu, kur es satiku vienu kolēģi, un tad viņi tur teica, bet viestur, ja tā saliktos, būtu baigi forši, mums būtu beidzot tāds cilvēcīgs mērs. Un es teicu, reku, mums dara cilvēcīga Rīga. Un izbrāģējuši to manai ideju. Viņi teica, ka pieliena noteikti tie darbinieki. Bet dienas beigās tas sauklis arī mums bija cilvēcīga Rīga. Un es gribu teikt, ka iekļaujoši tā ir cilvēcīga. Es nezinu, vai jums tagad nebūs jācenzē šitais te, bet man tiešām asociācija ir cilvēcīga, tas nozīmē iekļaujoši. Un es nezinu, bija tāda interesanta pieredze. Vienreiz es biju aizgājis uz ir tāda vieta Vecrīgā, kur pulcēs daudz katoļi, lielākā daļa gados. Un tad mums bija tur tāda interesanta diskusija viņiem par to, kurš ko iekļauj un kurš kāpēc dzimst vai nedzimst bērni un kāpēc cilvēki brauc vai nebrauc prom. Un tad bija tā ļoti interesanta saruna, kurā vienā brīdī laikam man kolēģiem likās, ka mums tūlīt būs kautiņš, bet tomēr noturējām līdz beigām. Tas tāds pozitīvs nots. Un tā atziņa manējā bija, ka iekļaujoša ir tāda, kurā neatkarīgi no tā, vai tu tici tam vai netici, saproti vai nesaproti, jo es arī daudz lietas nesaprotu. Es daudz lietas nesaprotu. Bet vai tāpēc uzreiz esmu mazāk iekļaujošs? Manuprāt, svarīgākais ir neatkarīgi no tā, pat ja tu nepiekrīti tā otra cilvēka uzskatiem, tas nenozīmē, ka tev jāizturas pret viņu ar necieņu. Un, manuprāt, iekļaujoša sabiedrība ir tā, kurā cilvēki viens otru ciena. Un, ja mēs runājam par tādiem varbūt praktiskām lietām, caur ko to var redzēt pašvaldībā, ka jā, šī vieta ir iekļaujoša. Kādas lietas varbūt par to liecina? Zin, kā Ziedonis teica, ka nav tādas vienas lielas laimes, ka viņi ir tādas daudzas mazas laimītas. Un man liekas, ka tas tieši ir tas, kas tajās mazajās lietās. Jo var jau taisīt, tur baigo pompu, tagad mēs tur reizi gadā visi baigi iekļaujošie, visi aizējam uz parku, tagad visi sataisam bildes, un tad uzdrukājam viņus uz kaut kādiem plakātiem un rādam, ka mēs baigi iekļaujošie esam. Bet ikdienā, veicinot izpratni, izglītojot cilvēkus, atbalstot dažādas pasākumus, kuros var izglītot cilvēkus, tas ir neiedomājami, kādas diskusijas mums ir radušās par dažādiem izglītojušiem projektiem, kurus paši bērni ir uzrakstījuši, un tad kaut kādi vēl tā paudze atpakaļ vēl senāk pa boomeriem saka, ka tas ir nepareizi viss, ka tie jaunieši tur kaut ko ne tā saprot, bet tajā pašā laikā paši nespēja norientēties, vai zeme ir apaļa vai plakana. Man liekas, ka atkal jau mēs atgriežamies pie tā cilvēcīguma un pie tās savstarpējās cieņas. Jā. Baigo loku uzmet, laikam, jā? Jā. Nē, es laikam sapratu. Daudz mums tu. Jā. Jo man liekas, tā ir tāda prakse, man šķiet. To var pierādīt tikai darbībā kaut kādā ziņā. Jā. Bet, par darbībām runājot, citu. Kādus gadus atpakaļ viens cits mērs izkrāja Praida karogu, domāju. Un pēc tam viņš vairs nebija mērs. Jā. Saki, vai tu nekari, lai tev arī nepiemeklētu šos liktenis, vai tur ir kādi īpaši, vai tad tev būs jākar visi karogi pēc tam? Nē, gan arī katoļu. Mums, man liekas, līgumā ierakstīts, ka nevar karogus karināt ārā. Tā, pūs pa jokam, bet
zināmā mērā politiskā vienošanās bija, ka mēs nekarināsim šajā laikā. Es gan visu laiku ierosinu, es nezinu, man laikam neuztur nopietni, ka mums vajadzētu tomēr uztaisīt to bērnu workshopu uz augšā uz tās terases, kur viņi tomēr krāso visādas debesis un debesīs visādas dabas parādības parādās. Ka nav obligāti jau karogi jākrāso, ne? Tas puķis no mājām var atnest uzlikt. Tās diemžēl, ir novīt, jā. Es varu teikt, ka sapulu, man liekas, bet... viņas bija tajās oāzītēs zaļajās. Tas puķis apvainojās droši vien, ka mēs negājām garām. Viņas ilgi diezgan zaļas bija, bet tādas krāsainas. Bet, bet es sakal, vai tas, ka to karogu izliks tieši tajā brīdī un tā tālāk, vai tas mūs padarīs sakal iekļaujošākus? Nezinu. Vai es to nedaru tāpēc, ka man bail zaudēt savu amatu? Arī noteikti nē. Bet man liekas, ka kāds filozofs sen apakaļ teica, ka vienā upē 2 reizes neiekāpsi. Un es domāju, ka man vienkārši jāiet tā kā tajā gājienā. Jā. Varbūt šoreiz bez riteņa, kaut kur tuvāk priekšgalam. Jā, tad tur tās iešanas sāpes būs mazākas, iespējams arī. Jā, jo tie, kas agrāk sāk, tie arī agrāk beidz. Tā ir, jā. Mums domē tā nav. Jā. jo mēs mēģinājām vienreiz, mēs vienojamies kolēģiem, sāksim agrāk, agrāk beigsim, bet nē, mums ir tā, ka agrāk sāk, tad tikai agrāk sāk. Ļoti labi. Jā, mums priekšā vajag kādu, kas baneri nes. Labi, tas nebija uzaicinājums tāds pagaidām. Tas būtu skaisti. Jā, tas būtu skaisti, jā. Kādu jūs gribat, lai es nesu? Kādu tu gribi nest? Mēs gribam, lai tev puši. Kādu karogu tu gribi nest? Kādu nestu? Jā. Labi, par to parunāsim kaut kur kādā citā formātā. Labi, sarunāts. Man šitā ir tā sadaļa, kur sāk slideni palikt. Nē, mēs neesam slidenes. Nē. No comment. Es tā nebiju domājis. Jā. Bet, jo mēs jau arī runājam par to, ka bet tu teici par to, vai mēs kļūsim iekļaujošāki, bet varbūt tev ir kaut kādas idejas, kā pašvaldība vispār var kļūt tāda, kas iesāk un kaut kā palīdz veikt kaut kādas izmaiņas, jo nevis ir vienkārši tāds kā atļauju izsniedzējs. Tur to drīkst, to nedrīkst. Es tagad par to žogu, jā. Ne tikai. Par barjerām. Arī, protams. Jā. To es saprotu, ka tur kaut kāda laikam drošībnieku pirks, bet... Manuprāt, nav tā, ka pašvaldība nedara. Pašvaldība arī diezgan daudz dara. Un kaut vai tie paši projekti, ko es pieminēju, kurus mums dažkārt ir jānobalso, kur ir jaunieši iesnieguši savas idejas, tā skaitā par iekļaujošu sabiedrības veicināšanu, kur es saku, mums ar tiem boomeriem ir jādiskutējās. Jā, vienmēr var vairāk. Jā, vienmēr gribēsies skaļāk, vēl iekļaujošāk, taču man liekas, ka tādā veselīgā sabiedrībā pašvaldībai būtu jābūt tai, kura atbalsta tās iedzīvotāju iniciatīvas. Līdzīgi kā tas ir līdzdalības budžetā, iedzīvotāji grib kaut ko realizēt, tad mums ir instruments, ko mēs palīdzam. Un attiecīgi arī dažādi šīs programmas, kur arī jūs esat šo grantu dabūjuši, lai šādu podcastu taisītu. Mums ir šobrīd iekļaujošās sabiedrības, un kāds tur tik sarežģīts visāds nosaukums, stratēģijas izstrāde domē, kuru mēs, man liekas, vasarā kaut kad laidīsim publiskajā apspriešanā. Neliekšos šito raidījumu neviens no tiem neskatās. Mēs darīsim to vasarā, tāpēc, ka liela cerība, ka tie, kur nesaprot neko un nezinu, vai zeme ir apaļa vai plakana, varbūt, ka jūrmalā atpūtīsies un līdz ar to viņam mazāk būs viedoklis. Kā jūs mums kaut kur uz jūrmalu sūtīsiet? Mēs vienkārši izmantosim brīdi, kad saule ārā spīd un nav varavīgsnes nekur pie debesīm un tad laidīsim. Ok. Tagad jau visi to zina, ne? Jā, kāpēc vispār lietas līst ārā? Ļoti homofobiski. Saules laikā vēl pie tam. Kur saule? Neredzēju. Bet es laikam gribētu bišķiņ atgriezties arī pie tā jautājuma par to,
vai pašvaldībai vajadzētu iet pa priekšu un būt gudrākai un iekļaujošākai kaut kādā ziņā vai nē. Jo es laikam gribētu bišķiņ runāt no savas pieredzes par to, ka man kā jaunatnes darbiniekam tostarp ir bijusi ļoti pozitīva pieredze ar dažām no pašvaldībām, kur ir forši, ka tu vari aizbraukt ar savu organizāciju, ar savu kaut kādu nodarbību un tev saka, mums viss ir kārtībā, jūs esat ļoti gaidīti. Jo mēs gribam, lai visi zina, ka mūsu pašvaldība ir ar šādām vai šādām vērtībām. Un tad ir pieņemsim citas pašvaldības, kas aizliedz kaut kāda veida pasākumus. Un šeit es ceru, nevis es ceru, bet es gribētu nosaukt to Daugavpils piemēru, kas mums ir bijis arī par to, kur parasta nodarbība par kaut kādiem super pamat cilvēktiesību jautājumiem un kvīru tēmām. Domas priekšsēdētājs pateica, nē, šitā nebūs. Nē, ne mūsu telpās, nē, ne mūsu pašvaldībā. Tāpēc es nezinu, varbūt tev ir kaut kādas pārdomas arī par to, par šādām situācijām. Jo man liekas, ka tur ir liela atšķirība. Un man liekas, ka vīru kopienai arī ir svarīgi zināt, ka tā pašvaldība manās mājās mani pieņem, manās mājās mani redz. Un tāpēc man liekas, gribētos pateikt, ka arī tas karoks būtu forši kādreiz kaut kādā. Jā, bet es jau teicu, ka tajā upē tu tiešām divreiz vienā un tai pašā nevar iekāpt, bet taisnība, jā, un tas ir tas stāsts par to, vai mēs esam iekļaujoši, vai mēs esam tādi, kuri saka, ne, pie mums šie cilvēki nav pieņemami. Un es gribu dzīvot Rīgā, kur pat tie, tā kā cilvēki, es tagad tā kā caur to pašu piemēru, caur tie cilvēki, kuri ir jau ļoti, ļoti cienījamos gados un ar izteiktu tādu katoļu stingrību, kuru visu padomju laikā visticamāk arī bija pats ticīgākais cilvēks. Visticamāk gan komunistiskai partijai parasti. Bet šobrīd viņš ir pārliecība, ka tas ir kaitīgi. Un es varu tikai argumentēt un teikt, Klau, jūs alojieties. Tā nav. Paskatieties, tie mūsdienu jaunieši, kurus jūs tur zākājat, viņi ir daudz atvērtāki, daudz pieņemošāki, daudz gudrāki, daudz spējīgāki nekā daudzi manas paaudzes jaunieši. Ja? Kuri akali jau vēl joprojām par to zemi nespēja par to saprast. Es jūtu, ka tev nesen bija kāda diskusija. Nē, viņš ir katru reizi. Man vienkārši parīt doma sēd, būs viss akali, tas jāklausās. Es jau vienkārši sev morāli jau gatavinu. Bet arī es dienas beigās arī pret to senioru izturos ar cieņu un saku, Klau, tu alojies. Tas ir tavas tiesības aloties. Tu vari kļūdīties pat tādā cienījumā vecumā. Bet es viņu par to neienīstu, es viņu neapsaukāju. Es nesaku, ka viņš ir slims vai kur viņam iet. Ja? Ir cilvēki, kuri iespējams tā arī nekad nesapratīs. Un nespēs būt iekļaujoši. Un mums ir vienkārši jāizglīto tie, kuri ir gatavi pieņemt kaut kādas pārmaiņas. Un, līdzīgi kā tu nevari, es nezinu, vienkārši nekrāsojot matus panākt, ka viņi tev ir citādākā krāsā, tā mums arī nevaram panākt, ka ja cilvēks nav gatavs pieņemt kaut kādas pārmaiņas vai pieņemt kaut kādu citu informāciju, ka viņš domā savādāk. Viņš jau noliegumā dzīvo. Bet tu vienmēr pats esi tāds, bijis iekļaujošs un pieņemošs, vai kaut kas mainījās, un varbūt, vai tu jau biji no sākuma jau tāds? Zini kā, tā dzīve ir ļoti dažāda, un man viņa arī ir dažādos līkločos vedusi, un es teiktu, ka es dīvainā kārtā, kā kļūstot vecākam, kļūstu liberālāks. Un arī acīm redzot pieņemošāks. Jo man dzīvē ir bijusi iespēja saskarties jo vairāk cilvēkiem vai jo vairāk tu pieredzes iegūst. Un ja tu no viņas paņem kaut ko pozitīvu, tad jau tu esi ieguvējis. Ja tu noliedz, ka tās zeķis ir balts, tad tu dzīvo noliegumā.
Jā. Tad tu viņas nosteigā. Arī variants, jā, kamēr Jā. pelēkas galīgi paliek. Jā. Bet kas tieši bija tavs tāds bērni tavi, kas tev lika tā? Nē. Vai vienkārši šķiet, Bet kādā Jābūt. ziņā kļūt liberālākam? Jā. Kas tur notika? Es domāju, ka tā ir tāda dzīves pieredze, vienkārši, ko tu lēnā garā uzkrāji. Tev, kā mazam bērnam, tev varbūt vecāki vienas kaut kādas tās vērtības liek iekšā. Tad, kad tu iemācies lasīt, tad tu vari uzzināt kaut ko jaunu arī ne tikai no vecākiem vai vecvecākiem, kas ir interesanti, jo lasot var diezgan daudz ko uzzināt. Es arī to bērnībā atklāju. Man ļoti bērnībā patika lasīt daudz vairāk nekā tagad. Bet līdzīgi kā es saku, mēs jau te atzīšos lejā šo piemēru pieminēju, kad man pagājušajā gadā Vērmans dārzā žurnālists pienāca klāt un prasīja, bet kā jūs ar bērniem runājat par tiem jautājumiem? Es saku, kuriem jautājumiem? Par tiem LGBT, tā. Es saku, kādā ziņā, kā es runāju? Viņš saka, kā jūs skaidrojat? Es saku, es neskaidroju. Viņš saka, kā jūs nerunājat par tiem? Nē, es saku, nē, kāpēc nerunāju? Runājam, bet es neskaidroju, jo ir 3 jautājumi, kuros es varu paprasīt visiem jauniešiem, saviem bērniem padomu, tad tas ir LGBT, plus, jā, klimata jautājumi un atkritumu šķirošana. Tur viņi ir lasījuši daudz vairāk par mani šitajos jautājumos. Varbūt tu atbildi pasaki, ja, caur bērniem. Kaut kādas lietas arī, protams, caur bērniem, jā. Bet atkal jau, es kaut kā mēģinu ņemt tās pieredzes un salikt viņas kaut kur, tās noderīgās pieredzes, salikt viņas kaut kur sev. Un tas tev ļauj arī vieglāk dzīvot patiesībā. Bet klausoties tevī, man gan šķiet, ka, jo tu pirms tam teici, ka ir vērts runāt ar tiem, kuri ir gatavi klausīties, bet man liekas arī, vismaz tas, ko es dzirdu, ir arī tas, ka citreiz dzīve tevi piespiež ieraudzīt, piedzīvot un visādi citādi, un vai tev nešķiet tā, ka tomēr tās pieredzes un tā redzamība un viss pārējais tomēr ir tas, change makers, un tā mums ir jārunā arī ar cilvēkiem, kas nesaprot, kas varbūt domā citādāk. Jā, ir jārunā, bet es teiktu, es tādu salīdzinājumu laikam pielietotu. Jūs nevarat nekādā veidā izglābt vai izārstēt atkarīgu cilvēku, kamēr viņš nav pats pieņēmis to, ka viņš ir atkarīgs. Tā kā no way. Līdz ar to jārunāt, lai viņš pieņem, jā, bet cerēt, ka viņš mainīsies, kamēr viņš nav pieņēmis, es teiktu, atkal jau atceroties vienkārši to, nepaspēs. Tur tie lielākā daļa, tie onkulīši tantes, viņas nepaspēs vienkārši pieņemt. Jā. Man liekas, Tur cits kaut kas ātrāk Viņas, tur tajā valstībā viņas tur uzzinās varbūt īsto taisnību. Man liekas, ka latvieši ir arī, mēs te esam ne tikai Rīgā un arī visur citur, mēs esam tādi bailīgi, bet tad, kad vairāk un vairāk cilvēki saka, nē, bet šitais, taču viss ir cool, viss ir forši, ka man liekas arī tas, jo vairāk cilvēki redz, atbalsta un pasaka, fuj, tu šitā nerunā un fuj, neesi homofobs, tas, man liekas, strādā. Mēs te ar pretjautājumu atbildētu, laikam, jums šķiet, ka kauninot labāk aiziet vai tomēr rādot ar pozitīvo piemēru. Es kaut vai vienu, kas man ļauj pilnībā būt pārliecinātam, ka mums vēl ir cerības šajā pasaulē. Stambulas konvencija. 20 gadus nekas nebija spējis apvienot tik daudz cilvēkus vienlaicīgi, operatīvi, sliktos laika apstākļos, samobilizēties un būt kopā. Un kas tur bija? Tur bija visas paudzes. Visas paudzes tur bija. Tur bija, kā teica viena slavena, jau norietoša, atļaušos, teātra uz laiku, vadītājs, tur bija viss viņa teātra aktieri. Jā, lai gan, nepateiks, jā, pēc vadītāja. Bet ko es redzēju to, ka tā atšķirība atkal jau, ja manas paudzes cilvēki skaidri un gaiši saka, nē, no way, mēs te neko nevaram mainīt vairāk.
tur politika vispār netīra, tur visi grib zakt, mēs tāpat neko nespējam ietekmēt. Es esmu pārliecināts, ka šobrīd aug paudze, kura zina, ka viņi var ietekmēt, viņi zina, ka viņi ietekmēs, un viņi zina, kādu pasauli viņi grib un kādā pasaulē viņi grib dzīvot. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc mums, diemžēl, arī daļa šo jauno cilvēku, kuri tā kā mēģina, bet līdz galam nesagaida arī dažreiz, diemžēl, aizbrauc prom, tāpēc, ka tas pensionārs ar to pārliecību, viņš pa viņu domā slikti. Un tas, tur gan es piekrītu, tādā ziņā mums ir jāiedvesmo un jāiedrošina jaunus cilvēkus tomēr ticēt saviem sapņiem, darīt to, ko viņi grib, darīt tā, kā viņi grib. Ej tu nost, beidzam stāstīt jauniešiem, kas viņiem jādara. Tā kā man tas, tā kā es esmu kādreiz pamēģinājis, man 3 bērni, es saprotu, pie 3. saprotu, ka nesanāks. Bet pieņēmu, saprotu, zin kā, ar pirmo tur mēģināju, kaut ko nesanāca, otro arī bišķiņu pamēģināju. Nē, otrais pasūtīja. Pie 3. sapratu, ka nav ko. Viņi tev nekaunina? Mēs vienkārši par to kaunu Nē. Man tur tā mums man arī neļauj kaunināt. Jā, ļoti labi. Jā. Nē, bet man bija kauna sajūta, kāpēc es arī gāju procesā. Man bija kauns par to, ka tas jādara. Kad kaut kas tāds notiek. Jā, tur bija baigais kauns. Bet, man liekas, tur jābūt tādam labam balansam. Citreiz ir jānokaunina, kad kāds dara kaut ko izcili stulbu. Bet lielākoties labie piemēri aizrauj. Labie piemēri aizrauj. Ko tu pateici? Freidam būtu ko teikt. Aizver, jā. Es atvainojos. Bet varbūt arī kaut ko aizver, kam nevajadzēja būt vaļā. Ja tu tur tā rādi. Aizver. Kas tas ir? Aizver. Impro etīti. Jā, mums tūlīt mēs ķersimies pie skatītāju pavisam jautājumiem. Drīz, jā, pavisam drīz. Mums ir iesūtīt, kaut kur WhatsAppā, jā? Jā, WhatsAppā ir. Spainī. Ir Spaiņa jautājumi, jā. Bet vēl pirms tam, laikam, varbūt tādu filozofisku, visu tādu kopīgu, vai kā tavuprāt, ko vispār Praids nozīmē Rīgas pilsētai? Vai ir forši, ka tas notiek šeit, vai arī tas ir vienkārši tāds LGBTQ plus kopienas tikai pasākums, vai arī tomēr tas ir pilsētas tāds pilsētas nozīmības pasākums? Paldies Dievam līdz tādam līmenim, ka valsts mērogā mums aizliedz, un tad pilsētā pasaka, ka viņi organizēs, mēs cerams nenonāksim, lai gan nepieļausim. Lai gan šī brīža situācijā es pat nepabrīnītos, bet es domāju, ka tas atspoguļo to, ka Rīgā ir noteikti kopiena, kurai ir svarīgi runāt par to, par šīm lietām, runāt skaļāk, parādīt sevi un mācoties atkal no tās savas pieredzes, tu saproti, ka, ja tas ir cilvēkam svarīgi, tad kāpēc viņam to aizliegt? Kāpēc viņam liek darīt to, kas viņam svarīgi? Man ir svarīgi ar čomiem, ar riteņiem aizbraukt kalnos, pavizināties. Vai man to kāds var aizliegt? Labi, varbūt nav pareizākais salīdzinājums, bet no otras puses, kāpēc arī nē? Jā, es domāju, ka tas arī atgriežas kaut kā pie tā karoga kāršanas. Tas ir par to redzamību. Negluži, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi sevi tur parādīt kaut kādu tur egoistisku iemeslu dēļ, bet man šķiet, ka tas jau tāpēc, ka mēs ejam, lai neaizmirstas, ka tādas, ka kopienas problēmas un neatrisinātās lietas ir vēl joprojām aktuāls un svarīgas. Protams, tie ir arī ļoti lieli svētki, bet tas vēl joprojām ir protests. Jā, jo man šķiet arī, man patika, ka es kaut kad uzdūros, domāju, ka kaut kādā sarunā par to, ka aizsargājot vismaz aizsargātāko cilvēku, tu patiesībā aizsargā visas cilvēku grupas. Bet runājot par to, ka, protams, Praidam ir tāda sociāla funkcija, bet Praidam ir arī, cik mēs zinām, no citām valstīm un citu valstu piemēriem, ka tam ir arī citreiz arī ekonomiska funkcija kaut kādā ziņā. Ja mēs arī ar Kristīnu šodien runājām par to, ka pieņemsim pēc 2017. gada datiem, tad, kad Madridē notika pasaules Praids, tas atnesa pilsētas budžetā papildus vairāk nekā 1 miljonu eiro. Tā ka. Pamaz, jā, tev. Maz, es domāju, jā. Pamaz. Labi. Priekš Madrides, es domāju, ka diezgan maz tas ir.
Madridē tā būtu pareizi jāsaka. Bet, protams, ka jebkāda veida pasākums, kas apvieno, uz kuru brauc cilvēki pavadīt laiku, it īpaši, ja jūs spējat atvilināt tos cilvēkus uz vairāk nekā vienu nakti, protams, tas ir pienesums gan valsts, gan pilsētas ekonomikai, tas ir pienesums mazajai uzņēmēji darbībai, viesmīlības nozarei, un jā, kāpēc gan nē? Protams, ka tāda apmēra pasākumi noteikti, ka ir ekonomiski izdevīgi. Un te ir vēl arī tā otra lieta, par ko es iepriekš ieminējos, ka tā spēja un iespēja iet, paust savu viedokli, paust savas vērtības, runāt par to, viņa mazina cilvēku vēlmu braukt prom. Un tās arī ir ekonomiskā pienesums, jo katrs cilvēks, kas aizbrauc vienkārši no Latvijas prom, tas ir miljons mīnusā. Tāpēc, ka es tagad neesmu rēķinājis, bet pirms kādiem gadiem 10 rēķināju, pēc tam vidējām algas pieaugumu vispārējo, viens bojā gājušais jaunietis, kurš noslīgst vai nostās amoci, viņš ir reāli IKP miljons nost. Viņš nesaražos to IKP, līdz ar to katrs cilvēks, kurš aizbrauc prom no Latvijas, tāpēc, ka viņš ir jūties šeit nepieņemts, nesaprasts, nedrošs. Tas ir tīrākais ekonomiskais zaudējums. Bez vērtībām vienkārši runājot, bet tīri, ja jūs ienesāt to ekonomisko pienesumu. Ciparus ienesam. Tur nav pat jātais tas obligātas pasākums. Tas stāsts ir par katru, kurš aizbrauc prom, viņš to miljonu uz Madridu aizved. Man liekas, tas ir tāds foršs piemērs par to, ka visiem patīk vietas, kur ir forši. Precīzi. Kur tu jūties droši. Jā, ir vairāk pētījumi, ka īstenībā visa mūsu sabiedrības labklājība tieši tur bija par valstīm, kur tiek pieņemta laulība, ka visi cilvēki var precēties, ka tu skaties ilgtermiņā, ka sabiedrības mentālās veselības rādītāji savā ziņā kaut kā uzlabojas. Protams, es nezinu, vai tur bija tieši par to, bet mēs katrs pastarpināti esam kaut kādā veidā saistīti, ņemot vērā mazā valstī. Jā, bet te jums būs cilvēki, kur nepiekritīs. Viņi teiks, mums vispār padomu laikā vispār tāda problēma nebija. Jā, padomu laikā vispār invalīdi nebija. Problēma. Seks arī nebija, starp citu. Es nevaru saprast, kā es rados, bet... Arī ar ticībiņu. Jā. Un noteikti, jā. Ticībiņu komunistiskai partijai. Jā, ticība komunistiskai partijai rodas bērni. Lieliski. Es ceru, kāds izgriezīs tikai šo gabalu ārā. Mēs esam gatavi? Mēs esam gatavi jautājumiem, jā. Tā, jūs arī salikāt tā secīgi, jā? Es tev iedošu kaut kādu turēs arī. Mēs varam tā pa vienam. Labi. Šis jautājums gan nebūs par Praidu, bet kad tiks uzsākti remontdarbi Vanču tiltam? Šobrīd ejot, braucot pa gājēju celiņu, kas varētu būt tuvs tev, jā. Acīm redzot, ir gājēju celiņš tur, jā. Ir gandrīz neiespējami izmainīties. PS, paldies par veloceliņu no centra līdz Imantai Babītei. Tas tā, lai pozitīvi tā izsvērt. Es sapratu, jā. Mēs tur aizzinām šodien kaut kādas tur no visas Eiropas, no vairākām valstīm bija sabraukuši mobilitātes visādi speciālisti, aizzinām viņus uz turieni. Es ceru, ka viņi līdz tam celiņam brauc ne pa Vanšu tiltu. Bet labi, īsa atbilde. Iespējams, pat daļēji jau stiprināšanas darbi varētu sākties pat šā gada rudenī, tādi, kas netraucē satiksmē, bet nākamgad, aiznākamgad no vismaz kā minimums no rudens tas tilts būs daļēji slēgts remonta darbiem. Un 28. gada beigas, 29. gadā vajadzētu būt, ka būs saremontēts. Un tur būs gan velo joslas nevajadzīgas nevienam, kurš tic par to plakano zemi. Un būs arī atsevišķi gājēju zona tā kā nodalītas. Tā kā pie cilvēkiem. Forši. Un cik labi, ka šo ierakstām. Modālais filtrs tur būs tāds milzīgs. Milzīgs modālais filtrs. Jā, tu visu kaut ko vari tagad tā teikt. Visu kaut kas būs tur, jā.
Es ar šausmām domāju par to, kā mēs organizēsim tur pārkļūšanu pār Daugavai, jo Ar lielo Kristapu. Cita starpā, jā, tā ir viena no versijām, arī neizslēdza. 28. gadā no 1. jūlija mēs būsim arī prezidējošā valsts Eiropas Savienībā, kas nozīmē, ka mums tāda pasākuma kā pagājušajā nedēļā ar Erabu būs vismaz 10 reizes vairāk un 2 reizes lielāki, 3 reizes. Tā kā būs visiem tiem, kam likās, ka maratons rada sastrēgumus, maratons vairs neliksies nekas slikts. Mēs sestdien arī bišķiņu Rīgu pakavēsim, kamēr svinēsim. Nav ko steigties dzīvē. Vai ne? Vajag tādu lēnprātību mācīties. Jāprot apstāties. Apzinātību. Jā. Ko var darīt, ejot, jā. Ļoti iesaku. Tātad, jūs iekavās attiecas uz visiem. Varat pastāstīt jūs smieklīgāko un interesantāko strīdu ar neiekļaujošiem cilvēkiem? Bet tā. Nē, es Īso stāstu. pavisam īsā versijā. Es tur tam 80-gadīgajam onkulim, kurš teica, jums vajag aizliegt ar to. Es viņam teicu, tajā brīdī man liekas, ka man viena kolēģi domāja, ka tūlīt tās būs mahačs. Es teicu, jūs varat apsolīt, ka jūs šito džemperi nekad vairs nenovilksiet? Vienkārši nekad. Nu, labi, nebija smieklīgi. Kas tas bija par džemperi? Varbūt tā būs rēcīgāk. Pūkains. Tagad rēcīgi. No suņa spalvām bija, man liekas, no suņa vilnas bija, man liekas. Jā, man nekas nemaz šausmīgi daudz visādi strīdi, bet baigi neesmu rēkusi tajā strīdu laikā, es nezinu. Es nezinu, vai tas ir smieklīgi, bet man liekas, tas bija ļoti kuriozi, jo man vienreiz teica, visi tie krievi, es saku, daļai krievieti, ne jau tādi kā tu. Visi tie geji, es saku, jā, lūdzu. Bet nevis tādi kā tu. Visi tie, un tur es saku, jā, lūdzu. Bet nevis tādi kā tu. Un man bija tāds, tad, kad tu ieliec cilvēku, kur tev ir dzīvs cilvēks, kuru tu pazīsti, saki. Vai? Zini kā, es tad vēl vienu gadījumu, tad uzreiz, ja jau iebērām, tad, kad man izziņoja par mēra kandidātu pirms kaut kāda laiciņa, tad pēc kādas nedēļas man bija saruna ar vienu departamentu direktoru. Un viņa teica tā, klausies, man visu laiku zvana tiem, un saka, klausies, tas pats tavs viesturs no tevs sociāls, bet viņš taču ir normāls. Vai tu viņš nav normāls? Viņš saka, jā, ir normāls, jā. Jā. Bet tas ir tas par to, ko domā par tādiem kā es. Es domāju, ka tas ir vairākos, jo man arī bija, ka es redzu, ka parādās kāds cilvēks, kas man likās normāls, un tad ir kaut kādā kā bija organizācijā, apvienībā vai vēl kaut kur, un es domāju, bet tas cilvēks taču bija normāls, un tad, nav. Tad tu tomēr ar lietas tas zīmoks ir. Protams, kurš te neliek, es esmu normāli. Tātad, ļoti labs jautājums. Kādu jautājumu jūs gribētu, lai jums uzdotu? Tādā ziņā, iespējams, tas ir domāts tā, varbūt ir kaut kāds vēstījums, ko tu vēlies tautai dot. Parasti, kad tu dodies kaut kādu interviju, parasti tur izdomā kaut kādas 2-3 lietas, ko obligāti statementu vai kaut kādu pateikt randomā. Tagad uzreiz neizdomāšu. Es nezinu, es varētu man pajautāt, kā es tagad jūtos. Kā tu šobrīd jūties? Ko forši, ka jūs tā pajautājāt. Bet tas bija pats negaidīts jautājums. Es ļoti labi jūtos. Godīgi sakot, negaidīt labi. Es pat nebiju cerējis. Jā. Domāju, ka būs vajadzēja kaut kāds agresīvāks jautājums. Pagaid, mēs vēl visiem cilvēkiem. Tā jau nav tiks līdz galam, ja jūs to spēju palaidāt otrais. Jā. Tātad, vai Rīgas praids ir drošībā arī pie mazāk vīriem draudzīgiem pie mazāk vīriem draudzīga Rīgas domas sasaukuma? Nē. Nē. Jā. Ja jūs gribētu atklāt, tad atbildi. Jā. Nē, es varētu teikt, ļoti labs jautājums. Nē. Es domāju, ka sabiedrība kopumā mums ir attīstījusies pietiekami labi, un gan jau, kad diez vai pieļaus kaut ko tādu un tā, bet īsa atbildi nē. Jā, bet mums tomēr ir tā pulcēšanās brīvība un viss kaut kas tāds. Jā, es dzirdēju, ka tur kaut kādam teātrim plakāts liks straut no sienām nost. Jā. Bet tas izrādes jau pagāja, viss kārtībā. Jā. Bija piekdienas sestdiena? Pareizi, jā. Teica, ka jā. Tur nebija tur pa valodu vairāk runa. Cilvēkiem nebija kāds komats ielikts?
Jā. Nepareizā valodā Jā. tur maziem burtiem bija uzrakstīts. Lūdzu. Paldies. Nākamais jautājums. Kādi ir plāni uz Praida karogu pie Rīgas domas? Jā, jo es vēl ceru uz 4 jautriem Praida gadiem. Nu, šitādi jautājums tas nebija gaidījis. Jā, vajag to karogu. Vismaz uz 5 minūtēm. Oi. Tā varētu būt instalācija. Nē, nu, tāda. es drīzāk atkal jau šito varbūt, ka jāgriež ārā būs. Labi. Bet es tomēr uzskatu, ka tu vari darīt dažādos veidos. Nu, vienkārši vari taisīt to provokāciju, kurai būs liels troksnis, bet diezgan maza jēga, jo diez vai kāds no tā kaut ko nolasīs. Bet es, piemēram, joprojām domāju, ka varētu netīšām notikt tas bērnu zīmēšanas festivāls uz terases, tādas, kas atrodas noteiktā adresē Tu vēl pilsētas gribi centrā. jaunā līmenī ar bērnu iesaistīt. Nē, bet, nu, saprot, jā, nu, pagaid, nē, bet, Es par reakciju. Es par cilvēku reakciju. Nē, bet iedomājies, ka mēs tagad tie bērni vienkārši viņi paši kaut ko uzzīmēja. Nu, viņam neviens nekad uzvedinoši neteica. Pirms tam uzzīmēt kāds kaut ko lielu, kas rodās lietas un saules vienlaicīgi laikā. Nu, un viņi tur netīšām uzzīmē. Un tad izrādās, ka netīšām bļāviens ar nepareizo krāsu tādu, kur nevar no tām flīzēm nomazgāt. Un tad iedomājas, ir tāds apmēram kaut kādi, es teiktu, kaut kādi 12x6 metri zīmējums, ko no Google Earth tā kā Wow, tie bērni tā kā ne tikai Praida mēnesī, bet ilgāk, jo kamēr iepirks tur to bīrsti, ar ko var tur norīvēt, vai tās flīzes, jo iepirkums, jo tur jau tāds valsts pašvaldību iestādēs, viņiem jau tik ātri neiet. Tur, es pat teiktu, ka līdz vasaras beigām garantija, vai ne? Man patīk, ka tas uzsverts tikai viņiem neiet. Redz, kā tu iedomājies, un tas ir tas piemērs, kā tu to asociatīvi nodali sevi no kaut kā. Jā, viņiem neiet ar tā bagie birokrātiem. Bet es jau nepiedalos nekādos iepirkumos. Nē. Ja es piedalītos, tad ietu. Jā. Ļoti labi, šo mēs negriezīsim ārā. Es to uzsveru kā solījumu. Jā. Tā, nākošais jautājums. Pasaule kļūst ar vien polarizētāka, turklāt pieaug labējo politiķu un populistu popularitāte. Galvenais jautājums, kā nepazaudēt cerību un turpināt iestāties par cilvēktiesībām? Es nevaru atbildēt. Nedrīkst atbildēt šo jautājumu. Jā. Nedrīkst. Jā. Jūs man pieteicāt, ka es nedrīkstu teikt atbildi uz šo jautājumu. Bet, nepasakot atbildi uz šo jautājumu, es teiktu tā, ka, ziniet, viss iet tā kā pa spirāli drusku tomēr un ar kaut kādu atkārtošanos. Man gribētos ticēt, ka sabiedrība tomēr spēj reaģēt un mācīties no citu kļūdām. Cilvēks ar to vispār, man liekas, tāds specifisks, ka viņam ir iespēja izvēlēties, mācīties tikai no savām kļūdām vai arī no citu kļūdām. Un, es domāju, ka sabiedrība, un es saku vēlreiz, es to ļoti, ļoti izjūtu gan laikā 2 nedēļas pēc vēlēšanām, kad tā kā pateica, tur jau bišķi vairāk savāds, tad lai mēģina Kleinbergs tur kaut ko izdarīt. Un es tajā brīdī sajūtu ļoti lielu atbalstu no sabiedrības, un es sajūtu arī tādu ļoti lielu pārliecību, ka mēs tomēr spējam iestāties par kaut kādām vērtībām pagājušā gada novembrī Doma laukumā. Un nevis tāpēc, ka es būtu nākamā dienā zaudējis amatu, kas bija jau viss saplānots, jo tur viss balss bija nopirkts. Bet tāpēc, ka tā sajūta, ko mēs jutām tur uz vietas, es biju tur kopā arī ar sev tuviem cilvēkiem, draugiem, kolēģiem, ģimeni. Es redzēju tur to, ka mēs varam būt daudz saliedētāka sabiedrība un daudz gudrāka, un mums nebūs vajadzīgs Mozus, kurš izredzēto tautu veda cauri 1140 gadus, lai nomirst pēdējais ar verga domāšanu. Mēs varēsim tikt galā varbūt ātrāk, agrāk. Jā. Ļoti labi. Vajag filozofiski. Jā, ļoti. Es tur Mozu sāku domāt, un es kaut ko... Es tieši tagad Bībeli lasu. Es skatos tos jautājumu. What? Ne, bet labi. Ir jāiegūst, kā mēs vienojamies, pieredze jāiegūst dažādi. Jā.
Man ir no mūsu jautājumu saraksta, Jā. kuru mēs sagatavojām. Man liekas, šis tāds varētu būt foršais. Maucam. Kādu stereotipu par Rīgu tu gribētu atcelt? Jā. Jā, nu tā kā lai viņš nebūtu. Tā Vai vai beidz atspēkot? domāt tā par Rīgu, beidz tā domāt. Nu, ka Tallina ir veiksmīgāka par Rīgu, un kam on aizbrauciet uz Tallinu, visi saprot, ka nē. Nu, tieši vienā teritorijā, tā, kas ir ļoti līdzīga Andrejsalai, tajā teritorijā tā kā ir līdzīga, nu, tā kā viņi ir krūtāki. Pārējā visi Tallina. Nu, kurš domā, ka Tallina ir krūtāka nekā Rīga? Nē, nevajag baidīties. Mēs esam saliedētā sabiedrība. Pirms tam teicu, es pat to katoļu, to onkulu tajā džemperī. Nu, Bet ko tu domā ar krūts? Nē, nu tāda viss vienmēr saka, pie mums labāk. Nu, tā kā mīts ir, ka pie mums viss slikti. Man liekas, vispār. Tā ir tāda mūsu latviešu daba. Un es to patiesībā pats sapratu pagājušajā nedēļā, kad man bija jāuzstājas diskusijā Eiropas Rekonstrukcijas attīstības bankā. Tā kā par tematiem, kurus vispār nepārvaldu un angļu valodā, nu labi, nevar šito izgriežam ārā. Nav tā. Es viņus drusku mazāk pārvaldu nekā pārējās lietas. Bet un man pēc tam prasa, nu kā gāja. Un es pie sevis tieši biju pagājušajā nedēļā arī Viļņā komandējumā. Es saku, ziniet kā, ja es būtu lietuvietis, tad es teiktu, baigi labi. Bet tā kā es esmu latvietis, tas saku, nu nebija slikti. Ja? Normāli. Un šis ir tas, kas mums ir ļoti raksturīgi. Un, man liekas, arī šis ir tas, ko mums vajadzētu izsist no sevis ārā. Vienkārši, ka mēs visu laiku sūdzamies, ka mums ir tāds kaut kāds tā kā sajūta, ka ja mums pēkšņi pārāk labi ies, tad pasaule iznīks, aizies bojā. Ja? Nē, tāpēc, ka latvieši un Latvijas iedzīvotāji jutīsies labi. Neatkarīgi no tā, un es uzsveru, ka tas ir neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi runā mājās. Ja viņi jutīsies labi, nekas šai pasaulē slikts nenotiks. Ticiet man. Nu, točnā. Sarunāts. Paldies. Gočs Ļoti pendeli tā, laikam, bērnīgoties. Labi, bet mums ir vēl tāds jautrais jautājums. Ja Rīga būtu cilvēks, kā tas šķiet, cik atvērta tā būtu no 1 līdz 10? Cik mēs esam tādi atvērti cilvēki? Nu, man gribētos... Labi, neteikšu. Saka patiesību. Nē, tur bija tas... To starp citu tagad sakot tieši būmeri, tā kā tas tieši vajadzētu. Jā, es zinu, es vienreiz netīšām televīzijā pateicu tā. Tagad tieši vajag. Bet es gribētu teikt, ka es Rīgā dzīvoju 48 gadus, un man ir tā kā ar ko salīdzināt. Un es gribētu teikt, ka mēs velkam uz tādu astotnieku. O, forši. Optimistiski. Jā. Nē, nu. Jā. Nē, nu jā. Nē, Es nesaku, ka ir jau tas astotnieks, bet velkam uz astotnieku. Jā. Nu, jā. Jo 7 ir labi, un 8 ir ļoti labi. 8 nebija teicami? Nē, teicam, ir 9. Labi, es tas pārāk sen 10 ir izcili, bet tur es nekad neesmu tur bijis. Jā. Parunājam par to esplanādu? Jā. Davai. Jo laika gaitā mūs ir sūtījuši daudz kur. Uz visādām vietām, kā piemēram... Bet es teiktu, vairāk dalījās ar idejām, kur vēl varētu Praids notikt. Jā, ka Praids varētu notikt, pieņemsim, Rumbulā. Jā. Vai Spilves Ļoti labi. Jā? Pļavās. Forši. Vai Meža parkā. Un tad šogad mums arī tur ir mazliet izmaiņas. Mēs vairs nebūsim Vērmanas dārzā uz noslēguma pasākuma, bet mēs būsim Esplanādē. Un tas jautājums ir, kādas vēl lokācijas varētu būt Praida noslēguma pasākuma? Varbūt tev kaut kādas foršas idejas ir. Jā. Uzvaras parkā varbūt. Jā, bet mēs gribam centrā kaut kur. Labi. Bet Uzvaras parks ir gandrīz centrā. Bet ja nopietni, vienkārši šobrīd es domāju, ka tā būtu tāda lokācija, kur izsauktu ļoti līdzīgas reakcijas, kādas tas bija pirms 20 gadiem Vērmanas dārzā. Bet te vienkārši taisnības labad jāsaka, ka vienkārši nogulējāt. Nē, tāpēc, ka vienkārši tā sistēma ir tāda, ka šogad bija izsludināts pieejamība uz visādiem parkiem, tirdziņiem un tā tālāk, un tie tirgotāji paspēja nobukot pirmie. Un, zin kā tur bija, mātē Latvijā visi bērni mīļi, un nevar diskriminēt arī tirgotājus. Un pateikt viņiem tagad, ziniet kā.
Es jau teicu, kur ir, nu, taču nav izslēgts, taču abi divi kopā varbūt, nu, vēl kaut ko, bet tad atkal tur saka, tur gaļu tirgojot arī, un tad atkal nepatīk kaut kam tas, un nu, tādas problēmas visādas, bet tā taisnība ir vienkārši, ka nobukoja, vienkārši vajag nākamā gadā vajag nobukot rīt. Labi, jā, mūsu tā... jā, pastāstīja visiem skaļi visu patreizību. Nē, jūs šito arī varat griezt. Jūs varat izgriezt. Jā, nu redzēs, kā jo man tur ar manā zālīti vēl tur cēsīs kaut kur kaimiņos jādzīvo, zin kā apvainosies vēl. Jā. Viņš nokavē, ne? Ar kas? Gribējām. Gribēju. Es šito griežu, visu griežam ar. Jā. Nu, redz, tas ir forši, ka jūs tagad tuvāk centram vēsturiski, tur Esplanādē, tur jau tomēr pirmie dziesmu svētki bija, man Rīgā, kas notika. Tur ir Rainis. Tur bija visāds parādas, arī bijuši ir Ulmaņa laikā. Es domāju, nu, Rainis, viss cits starpā tomēr arī. Jā. Un Alus festivāls tagad arī šogad tur būs, kas parasti ir Vērmans dārzā. Jā. Jūs tā kā domājat, ar ko jūs sliktāk par Alus festivālu? Tieši tā. Bet es domāju, ka vajag svētkus svinēt tur, kur gribas. Un ja šoreiz tā ir Esplanāde, tad lai iet. Pamēģināsim visur, varbūt tas būs tāds ceļojošais praids. Mēs kļūsim, visur pabūsim. Izceļosim Rīgu. Jā. Varbūt ir vēl kāds viens ātrs jautājums, vai mēs tad vienu tādu noslēdzošo priecīgo jautājumu? Ir kāds? Šitie pirms tam bija tie bēdīgie, Jā, viss bija bēdīgi. Mums tagad jāsāk kaut kādā brīdī, bija absolīti sākumā. Mums ir jānoved sevi tā ātri. Jā. Nu ir kur brīnišķīgs jautājums, ko mēs sagatavojam. Kura Eiropas pilsēta tev ir iedvesmas avots? Tas vēl nav noslēdzošais. Nē. Rīga. Nu labi, laba atbilde. Vēl kāda? Jā. Man visi kolēģi mīļi. Zini, tas jāskars, kurus kolēģis normāls? Man visi patīk. Nē. Nu, jūs tagad galvaspilsētu gribat vai vienalga? Kur... Nē, vienalga. Nav obligāti galvaspilsētu. Matēra man patika ļoti. Itālijā. Jā, es gribēju tieši teikt, ka es zināju. Es esmu stūma, ka es nezinu, kur tas ir. Mēs apzinājām. Jā, mēs apzinājām. Jā. Un tad varbūt viena... Bet vai es tur dzīvo gribētu? Laikam nē. Laikam nē, ko tad tā? Tāpēc, ka man Rīgā patīk. Jā, pareiz, man Rīgā patīk. Es 48 gadus dzīvoju Rīgā. Esmu spējis nomainīt lokāciju tikai tā kā no Barona ielas pie Stabielas uz Brīvas ielu pie Stabielas. Un Bruņēka ielas, tāpēc, ka man iet nepatīk. Jā. Nē, Stabu iela ir izcila. Es arī visu laiku dzīvoju uz Stabu ielas. Jā. Uz ielas? Uz ielas vienkārši. Nav mājiņu. Es iedošu sociālā dienas telefonu. Paldies. Ļoti labi. Un tad varbūt pēdējais, nu, tev jau apsolīja, ka tu esi Praidā. Varbūt kāds tev būs plakāts. Jā. Kāds tev būs plakāts? Prātoju, ka būs jāiet, jā. Kāds man būs plakāts? Jā, kas tur būs rakstīts virsū? Vai arī, ja tu ietu un tev būtu plakāts kādu, ko tu tur uzrakstītu? Kaut kas teica karogu nesīs. Jā. Bez organizācijas nosaukumiem. Es pazinu to balsi, kas teica. Mēdzu dzirdēt no rītiem blakus sev pamostoties. Es nezinu, es varbūt pajautāšu meitai, lai viņa vai nu aizdod man sev karogu vai uzzīmē kādu plakātu. Ja man Jākavs ļaus iet, jo var jau būt, ka Jākavs teiks, tēt, tu šodien nebija mājās manā dzīšanas dienā, tāpēc mums brauksim uz laukiem. Bet labi, neizfrukšējos, jau sapratu. Jā. Tad nebūs, es godīgi atzīšos, man tiešām, mans iekšējais, man joprojām ne īpaši patīk iet gājienos. Bet es iebērzos ar to. Mēs taču ķerrā vedām kādu pagājušu ar to pirmo Pride gājienu, ka es tur netīšām aizgāju, gandrīz netīšām. Bet jā, man brīvdienās patīk pabūt pie dabas. Tur jau būs zālīte. Esplanādē. Mazāk tās zāles ir. Mazāk tās zālītes ir. Jūs paņemiet līdzi kādu, tad varbūt būs labāk. Mēs būsim priecīgi, ja tu būsi. Bet, protams, varu piespiest. Man laikam ir tāds kopīgais novēlējums. Es nezinu, es piedodiet, bet vienkārši man liekas, man tāda iekšējā tāda laušanās notiek. Es vienkārši gribu, lai man pierunā. Lūdzu.
Ai, nu labi, jā, Paucam. Nocēli man to vēlējumu, bet Jā. nu labi, nē. Jo tas, ko es gribēju teikt, ka mums visiem tāda kā novēlējumi, lai mums daudz biežāk sanākt iet praidā tīšām. Vai ne? Tieši tā. Labi, Jau var arī tad man būs piespiest kādu. pirmā reize tīšām. Tad. Nu, re. Jā. Sarunāts. Bet liels paldies, ka tu atnāci. Paldies arī visiem klātesošiem, kas uzdevāt arī savus jautājumus. Anonīmi vienmēr ir vieglāk, bet viss bija ļoti pieklājīgi. Pēc tam mēs vienkārši veicam Labi cilvēki. tādu- No. Es gan pēc sejas izteikumiem daļu no jautājumiem varu pateikt, kur uzdevu. Tā kā nebija anonīma. Jā. Jā. Pēc sejas izteiksmē tur? Vai man seja? Nē, tur. Tur, jā. Zināju, viss, jā. Nu, skaidrs. Bet, jā, paldies jums liels. Un tad, protams, dodamies gājienā 13. jūnijā. Nākam uz visiem prāta Cikos ir? pasākumiem. Kas ir? Nē, es atcerējos vēl vienu. Jautājumu. Vienos ir gājiens, bet 12. pulcēšanās. Ko tu atcerējies? Galīgi Par nekāda to, lauka ka nesanāks. jā. Lūdzu, Nav tik agri. Es nevaru no priekšsēdētāji, rīta kungs, kaut kad pasūtiet labu laiku uz to sestdienu. jā. Oi, Lai saulīte. Izdzenājiet tos Izdzenājiet mākoņus. mākoņus. okay. Man tas stāstīja, ka Sarunāts. kaut kas viens esot kaut ko dzenājis. Jā, Jā. viss būs. Būs. Jā, malcam. Nu, Labi. tiekās. Nu, paldies, Lielas. Un tad jau tiekamies. Un, Ceru, ka ja būs. kāds, ja kāds grib, var noziedot praidam. Lūdzu. Mums ļoti vajag. Žogam, Visam Barjerā. mums vajag. Jā, ne žogam, bet barjerā. Jā. barjerām. Jā. Tālūk, labi. Tā, un tad priecīgi praidu. Kas? Ko tu? Jā. Paldies. Jā, man Paldies. vajadzēja vēlreiz pateikt šo Nebija slikti, tekstu. jā. Nē, pagaidiet, tūlītās. Pagaidiet, vēl nesaku neko tādu, ko ne. Podkāsts raidījums sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies budžeta līdzekļiem. Jej! Paldies. Čau! Čau! Var vēlreiz atkārtot, no kā tika sagatavots tas raidījums. Es nezinu, No valsts budžeta līdzekļiem. bet vēlreiz to garo versiju. Tūlīt. Podkāsts raidījums ir sagatavots no Sabiedrības integrācijas fonda finansiāla atbalsta no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Izcili. Jā, kam tu sūtīji liks storijā? Es sifam Mums vajag aizsūtīju. bildīt. Vēlreiz jāsaka. Nē, Vai es ne? tagad Tagad bildēju. tu fočē. Es mācos selfijas taisīt. Sif. Jā, man patīk sif. Nu, paldies! Čau! Paldies. Paldies jums! Čau. Yes. Woohoo!